Kuldīdznieks Mārtiņš Ķirtis ir autoelektroniķis un vairākus gadus strādājis autobusu rūpnīcā Jelgavā par inženieri. Kad tas pārtraucis darbību, bija jādomā, kā savas zināšanas likt lietā. Viņš atgriezies Kuldīgā un nodibinājis savu uzņēmumu Drive E. Tas darbojas jau 5. gadu. Tur jau mēs zināšanas arī iegūtu tajā rūpnīcā. Bija saprašana, kā ražo, kas ir cilvēks, kurš ražo ar rokām, tas ir jāzina, jāpazīst. Te, protams, ir svarīgas tehniskās zināšanas, bet tikpat nozīmīgs ir radošums, jo katrai vajadzībai, ar kādu te vēršas uzņēmumi, tiek atrasts un izgatavots unikāls risinājums. Vai tā būtu industriāla vai robotizēta iekārta, vai jāveido nestandarta programmatūra. Īstenoto projektu ir daudz, piemēram, uzražots elektroautobus, arī patentēta un licencēta izgudrotā bobsleja un skeletona kamanu palaišanas iekārta parabobslīstiem. Kas ir oficiālais palaidējs, tagad tiek lietots. To mēs izstrādājām. Tad elektroautobusu uztaisījām, dažādus sensorus, arī optiski, kas identificēja detaļas. Daudz visādi iekārtām, visādi risinājumi, sagriezt vītnes, kā un sapresēt un uzražot un produktus izstrādājām arī. Ir grūti, ja klients ir izdomājis kaut kādu produktu jau, kurš grūti ražojās, tad labāk ir nedaudz izmainīt to produktu un pēc tam ražojās viegli un stabili un lēti. Iepriekš mums bija ražošanas līnija, kur metāla detaļas ražo, kur 4 roboti jau ražo. Pirms tam 4 sievietes stāvēja, tur presēja bleķus. Un tagad 4 roboti stāv un viss tas pats notiek vienkārši bez cilvēku ietekmes. Daudz saka, ka roboti tas nav nekas labs, ņems cilvēkiem darbu nost, bet es saku tā, ka cilvēku organisms nav īsti domāts tam, lai krāmētu kaut kādus bleķus tur un varbūt kaut ko radošāku vajag cilvēkam darīt, nevis paņem vienā vietā un noliec blakus. Lai uzlabotu ražošanas iespējas, izveidot sadarbību ar Japānas uzņēmumu. Izveidojās tā, ka mēs ražojam ar vien vairāk iekārtas un viņas palika sarežģītākas. Un mēs jutām, ka mums vajag tie robotizētie risinājumi. Un tad es sāku rakstīt vēstules ražotājiem, kurš man patīk. Jāsaka, es rakstīju tikai vienam, Jaskavai. Pēc ilgas cīņas ar viņiem viņi sāk mums atbildēt. Un tad pagāja vēl kāds gads un mēs esam tikuši pa oficiālo Jaskavu integrātoru Latvijā. Uzņēmumā ir 5 darbinieki. Izdomāti ir interesanti. Viņi saka, ja nākas pie kāda risinājuma palauzīt galvas vai ielaisties radošos strīdos, tas tikai novedot pie labāka rezultāta. Tas ir interesanti, tāpēc, ka tas viss ir jauns, tas nav nekad nekur redzēts. Tikai, varbūt, datorā, ir, viss. Un interesanti, ka tu liec un beigās ir rezultāts. Man tas viss tā domāšana sākās ar gala rezultātu. Ko tai detaļai ir jāizdara? Ko viņi tur, vai viņi kaut kādu slodzi nesīs vai kā? Un tikai tad būtu tas. Un nevis no tā gala, teiksim, kāds vizuāli viņi izskatīsies. Un pēc tam, ko viņi varēs izdarīt? Nē, tas ir nepareizi. Metāls jājūt. Man daudz saka, kā tu cimdus nevelc vai kā? Ne tā, ka es tur viņu tā izjūtu, bet, es jūtu. Tur ir, teiksim, as, nav apstrādāts as, tātad, viņiem tur urbs droši vien pat ruli, jā. Lai arī šā brīža ģeopolitiskā situācija ietekmē arī uzņēmējdarbību, Mārtiņš Ķirtis saka, šai jomā to neizjūt. Te domā par paplašināšanos, bet atzīst, ka tehniski prasmīgu un radošu darbinieku atrast nav viegli. Uzņēmums īsteno projektus ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas valstīs. Ieva Benefelda, Lants Perševics, Skrundas televīzija.